Jēkabs Janševskis, Līgava, mīlestības romāns 4 grāmatās. Lasa Ulds Deisons. 2. grāmata, 16. nodaļa. Nolādētā laiviņa un burvju miegs. Zirgamaušis gulēs nesamaņā visu nakti un otrā dienā pāri pusdienai beidzot atmodās. Āra gaiss naktī labi pavēss, bija tam karsto galvu pa daļai atdzisinājis. Arī tagad pūta spirkts patīkams lēns austrenis, ezera līmeni drebinādams mērenos vilnīšos, kas mazliet sizdamies pret laiviņas malu un vienādi vienmulīgi plunkšķēdami to viegli šūpoja. Maušis jutās vēl tik gurdens, tik savādi slinks, nevarīgs un ne uz ko negribīgs, ka nevarēja pat acu vākus pacelt, un labu brīdi slinkoja un vinkļoja ar neatvērtām acīm, tikai nevērīgi klausīdamies, un savā neskaidrā vēl stipri dulnā galvā kūtri domādams, diezin, kas tā par savādu šļakstēšanu, ko pastāvīgi dzird ap sevi, un kur viņš pats īsti tagad atrodas. Vai viņš varbūt brauc vēl mājās no zirgu mitošanas, svinēt miestā kopā ar citiem žīdiem šabas, un siltajā saulītē zirgam lēnos vienādos solīšos čāpojot ir bijis iemidzis? Jeb vai viņš varbūt atrodas uz nakts guļ kādā zemnieka sētā un pailgi tur aizgulējies. Ļaudis visi aizgājuši laukā pie darba, bet viņš guļ netālu no loga uz kādas lāviņas vai arī sētienā pie žoga uz kādas sola, un saimniece pie ļaužu ēdienu atliekām piešļāgdama kādas saskalas, padevusi arī suņiem viņa brokasta tiesu, un tie pagāni tagad lok pilnu lakšanu, tā kā šļakst vien, un godīgs žīdu cilvēks nevar dabūt nemierīgi izgulēties. Labi, ka viņu vēl nepamana. Tad tie, atstādami visu lakšanu, sāktu riet, tā kā būtu gribot negribot jāceļas augšā. Ja vēl saimniece aizskrējusi ganīklā, aiznesdama ganam brokasti, vai aizsteigusies druvā pie citiem labības vācējiem, un mājās nav neviena veča nedz vecenis, kas suņus apsauc, tad viņš gan var kauties ar tiem nezin cik ilgi, jo bērnu apsaucienu tak suņu pagāni neklausa. Viņš tam dēļ mierīgi guļ, un gaida, līdz suņi būs reiz palakušies un aizvakušies projām, lai tad varētu labi izstaipīt locekļus, celties augšā un skatīt pāterus, kā arī domāt un skatīties, kur īsti ir saimniece, ka lai nāk un iedod arī viņam kādu brokasta tiesu, gabalu rupjas, rūdzu maizes, jo baltmaizes tādiem goju pagāniem nav, ar labu picku sviesta virsū un kādu druvneseli piena ar visu krējumu. Bet ja saimnieces un citu cilvēku nav sētā, tad jāieiet dārzā, jānoskatās, vai kur kāds neredz, un jāizrauj sīpolu dobē viena otra laba ķeķe lielu zaļu sīpolu, un jāiebāž kabatās. Būs ir pašam, ko ceļā uzkost, ir sorei, ko pārvest mājās. Jā, jāceļas jau būs, kaut arī kauli vēl tik slinki un acis pašas no sevis it nemaz negrib vērties vaļā. Vai tīri ar roku? Plakstieni būs ceļami uz augšu. Nudien viņš rautu, acis ar visu spēku vaļā un celtos tūliņ augšā, ja tik tie suņu pagāni vāktos reiz projām. Bet kā nevar, tā nevar beigt lakt. Lok tavu lakšanu. Pārsprāgs vēl lakdami, kā pie ūdens pieskrējuši un pārlakušies sumpurņi. Kamēr tie nezvēri ir te visā tuvumā, viņam jāizturas, protams, gluži mierīgi, lai neuzrīdītu tos pats sev virsū. Un tā viņš guļ, ne pirkste nepakustinādams, ne acis neatvērdams. Bet kur tad viņš īsti atrodas? Kur viņam uztaisīta šonakt guļa, ka tā kustas un līgojas, lai gan viņš guļ tik mierīgi kā mironis? Un kas tā galu galā ir par nemitīgu lakšanu? Vai viņš maz jēl ir kādās mājās? Vai viņa zirgs savaļā čāpodams nav nogriezies no ceļa, iegājis varbūt kādā dīķī, padzerties un dīķa viļņi, sizdamies pret ratu riteņiem, tā nu te plunkšķinās, bet zirgs, grozīdamies un ratus kustinādams, var vēl tos apgāst, un tad viņš var ievelties ūdenī. Oi, briesmas! Nu viņš pacels arī galvu, lai apskatītos visapkārt, kas tad īsti te ir. Skatās uz vienu pusi, skatās uz otru. Visapkārt ūdens. Sabijies viņš saberzi acis ar roku, lai zustu mirgojumi, jo domā, ka tās nulekā atvērtas skaidri nerāda un viņu viļ. Skatās atkal. Bet nē, ūdens kas ūdens. Tātad zirga maita patiesi iebridis kādā dīķī un gandrīz to
iegāž ūdenī vai varbūt pat vēl noslīcina. Ak, tu augstais Izraēļa dievs, kādas cores un pat briesmas var uznākt godīgam žīdu kārtas cilvēkam, tāda muļķa lopa dēļ. Varbūt arī kādi puišu diedelnieki, neturēdami uz viņu labu prātu un redzēdami viņu iemigušu un gribēdami viņu labi izmuļķot, tīši iedzinuši zirgu ar visiem ratiem ūdenī, tur tad to atstādami. Bet, lai tik viņš dabū zināt, kādi puiši tie bijuši, tad rudenī gan tiem parādīs, ko nozīmē turēt žīdu par nelgu. Tomēr, lai kā būdams, viņš tūliņ ņems grožus rokā un brauks ar savu zirģeli no dīķa ārā. Tikai grožus nekur nevar saķert, grābsti cik gribi. Atkal viņš paver acis un šoreiz paceļ arī galvu, lai skatītos, kur groži, kur pātaga, kur zirgs, bet zirgu neredz nekur. Ratiem priekšā stāv tikai kupls krūkļa krūms. Vai joda? Vai kāda ragana pārvērtusi viņa zirgu par krūkļa krūmu? Ak, briesmas! Viņš nekā vai nesaprot. Uzšaujas uzreiz sēdus, pie kam zvalnā laivele tā sasvalstās un salīgojas, ka gandrīz apsviržas apkārt. Vīrs ar jaunām izbailēm ierauga, ka atrodas nevis ratos, bet mazā laivelē. Skatoties uz vienu, uz otru pusi un atpakaļ, visapkārt ūdens. Bet skatoties priekšup, redz laiviņu atdūrušos pie paprāva krūma ciņa netālu no malas. Izbrīnīšanās tagad pārspēja viņa izbailes. Kā viņš te atradies? Nekā viņš nevar iedomāties, nevar arī atcerēties, kādu un kur būtu braucis ar laivu. Un kur tad viņa zirgs un rati? Atkal paskatījies un vēlreiz pārliecinājies, ka visapkārt ir ūdens, tikai priekšā krūms un aiz tā pļava un tur tālāk mešs. Maušis ieskatās ciešāk arī laiviņā, un te no ar jaunām izbailēm un jaunu izbrīnu ierauga, ka viņām blakus ir bise un mugurā zaldāta šinelis, bet pie sāniem piejosts zobens gluži kā zaldātam. Viņam par jaunu jāberzi acis savām rokām, lai pārliecinātos, vai tās nemirgo un neviļ. Bet nē, viss ir tā, kā jau redzējis. Ķer viņš sev pie galvas, paņem cepuri rokā, skatās to. Arī zaldāta cepure. Viņš vairs nezin, ko domāt. Vai viņš līdz šim ir bijis traks, vai tikai tagad traks kļuvis? Vai līdz šim, vai tagad? Viņš taču visu mūžu, kā viņam ir gaiši nāk prātā, bijis krietns godīgs žīds, kurpnieks, zirgu mitenieks, meitu mīlētājs, klarnetes pūtējs un rudeņos puišu ķērājs vārdā Maušis Zonnenštaups, vai kā zemnieku viņu sauc, zirgu Maušis. Un viņš ir it kā zaldāts. Oi, briesmas! Vai viņš ir prātā jucis? Vai Dievs varbūt piesūtīs viņam tādu pašu prāta apjukumu, ka savā laikā ķēniņam nebūkad neceram, kad tas iedomājās sevi par vērsi gāja ganībās un ēda zāli. Un tā viņš atkal varbūt iedomājas tagad sevi par zaldātu un redz sevi zaldātu tērpā, lai gan patiesībā viņš tak nav ne zaldāts, ne viņam zaldāta drēbes mugurā, tikai savā apmānītā prātā tādas redz. Jeb viņš no laika gala jau ir bijis zaldāts un tikai nezin, kā iedomājies nelaimīgā kārtā, ka viņš kādreiz bijis zirgu Maušis. Varbūt viņš tas nekad nav bijis, varbūt tikai kādreiz redzējis, kur tādu Mauši, un nezin, kāpēc tam nāk tā priekšā, it kā pats būtu kādreiz tas bijis. Tā viņam prāti jūk, maldās un šaubās. Nezin, viņš ne šā, ne tā, kā un ko īsti domāt par sevi. Te viņš ierauga sev aiz šineļa piedurknes atloka, aizbāstu kādu papīra gabalu aprakstītu ar lieliem sarkaniem burtiem. Atkal jauns brīnums, jaunas bailes. Kas tas var būt? Vai tas uz viņu kā zīmētos? Nē, ilgāk viņš te nevar vairs palikt šī nezināmā nolādētā burvju laivelē. Še gaidīdams un gudrodams tikpat nekāda gala nesagalēsi. Var vēl iekristu lielākā nelaimē. Jātiek no šejienes projām, jāsastop cilvēki, jādzird, ko tie teiks, kas viņš ir, Maušis vai zaldāts. Jāzina arī, kas rakstīts šajā rakstā. Pārliecies par laiviņas malu un ar zobenu mērīdams dīķa dziļumu, viņš sev par lielu prieku atrod, ka tas necik dziļš nav, nesniegsies viņam ne ceļiem pāri.
uzrāvis zābaku stulmus pēc iespējas augstāk, droši viņš kāp no laiveles ārā un brien pa ūdeni. Velk arī laiveli uz malas pusi, bet tad iedomājas, kāda joda pēc man tā nolādētā laivele vajadzīga, lai Māzers to rauj. Atstājis laiveli vēja un viļņu varā, viņš drīz ir malā. Klibodams pa pļauju projām uz ceļa pusi un skatīdamies, kur sausāka iešana, viņš ierauga pats savu greizo kāju, kuras dēļ viņam jāklibo. Par šādu ieraudzījumu uzreiz viņu pārņem īstens prieks. Nu, viņš taču pats savām acīm redz, ka viņš nav viss zaldāts, bet ir Maušis Zonenštaups, jo skaidri pats atceras, ka tāda kāja viņam bijusi jau agrāk, un dabujis šo nelaimi ķerdams puišus. Jā, tagad viņam pašam tāds prieks par savu vainīgo kāju kā vēl nekad. Viņš taču nu atkal zina, kas viņš īsti ir. Pa malu ceļu iedams, viņš drīz nokļūst uz dišceļa, un tur nu redz bruģu muīžu pāris verstis tālumā. Tad viņš ar laiviņu peldējis pa lielo dīķi, jeb Pļavas ezeru. Bet kā laiviņā iekļuvis un ko īsti tur gribējis un meklējis, par to viņam nav ne jausmas. To nu gan viņš atceras, ka vakar dižā muižā bijis pagasts, un ka viņš tur bijis muzikantos, bet kas tālāk noticis, kā viss tas tracis beidzies un kur tad pats palicis, to viņš vēl pūlis atcerēties. Apstājies, brītiņi domā, ko tagad darīt. Aiziet muižā uzmeklēt tur savu zirgu un braukt projām, vai paiet iepriekš gabaliņu uz otru pusi līdz lauka krogam. Šā kroga turētājs ir viņam labs pazīstams. Zina viņš arī, ka tas māk lasīt ir drukātu, ir rakstītu. To tad palūgs, lai izlasa, kas īsti tas par rakstu, ko pirmīt atradis aizbāstu sev aiz piedurknes atloka, un ko nu kā nezinām brīnumu tur sev rokā. Ies tātad pirms uz lauka krogu. Krodzinieks nemazumu izbrīnās ieraudzījis zirgu Mauši zaldāta drēbēs ar zobeni pie sāniem un bisi uz kamieša. Bet Maušis, nedodams tam nekādus izskaidrojumus par savu apģērbu, tādēļ, ka pats par to nekā nezina, lūdz tikai, lai izlasītu un pateiktu, kas stāv šī rakstā. Pie šiem vārdiem viņš pasniedz krodziniekam papīru ar sarkanajiem rakstiem. Krodzinieks lasa to, skatās uz Mauši un liekas, nezinām, ko teikt, ko būt. Beidzot, tas vācu valodā lasa raksta šādu saturu Maušim priekšā. Es, Igauņu zemes ģenerālgubernators un Oldenburgas princis, daru visiem un ikvienam zināmu, kā Maušis Zonenštaups atrasts karadienestam derīgs, noņemts zaldātos un ieskaitīts tanī pulkā, kam jāiet karā pret turku, tik līdz karš būs sācies. Tas viņam sots par to, ka ķerdams puišus nav bijis godīgs un piesmējis puišu māsas un līgavas, pie kam tad īstos ķeramos atlaidis un ķēris tos, kuru māsas un līgavas nav ar to ielaidušās. Zaldāta dienests ir 25 gadi, bet tā kā Maušis Zonenštaups jau 10 gadus ķēris rekrūšus un tātad kroņam kalpojis, jeb šo arī nepienācīgi godīgi, tad atrodu tomēr par iespējamu šos 10 gadus viņam ieskaitīt dienestā, tā kā viņam iznāk dienēt karaspēkā vēl 15 gadu. Pusgadu viņš jau nodienējis karaspēkā un izrādījies par derīgu zaldātu, ko es šie apliecinu ar savu parakstu. Ja viņš mēģinātu bēgt no kara dienesta un slēptos, tad katram, kas to atrod, uzlieku par pienākumu, tūliņ ņemt to ciet un nodot tuvākai karapulku daļai, kur viņš tad dabūs algu pēc nopelna. Dzirdēdams tādu pavēli, Maušis izbēlēs saliecas līks, tad izstiepās taisns un sāka plēst sev matus un bādu, vaimanādams, oi, nu viss pagaliem, 15 gadi zaldāties, žīdam jāiet 15 gadi zaldāties, kur tas dzirdēts? Tas nav 15 dienas vai nedēļas, bet 15 gadies. Oi, nē, to es nekad nedarīšu, ja to es nevari un negribu darīt, lai tad es labāk dzīvs ielienē zemē. Nā, Mauši, tā nerunā. Citādi man tiesība ņemt tevi tūliņ ciet un nodot miestā zaldātiem. Tad tu redzēsi, kas būs. Maušis saprata, ka patiesi tā nevar runāt. Ko domā darīt, tas jādara klusu un apdomīgi, nevienam par to nebilstot ne vārda. Un viņa domas tūliņ jau no pirmā mirkļa bija neiet vairs zaldātos, bet bēgt.
bēgt vai līdz pasaules galam un nedoties nekādiem cietinātājiem rokās. Brīnums tik kā labi viņš tikai tagad iedomājies bēgt un nav darījis to agrāk, bet kalpojis zaldātos jau veselu pusgadu. Oi kauns, oi briesmas! Bet nevar nekā atcerēties, kad un kur viņš dienējis, un jau tik ilgi. Oi, galva viņam pilnīgi sajukusi, domas nestrādā vairs pareizi. Atvadījies no krozinieka, viņš ir kluss, satriekts un nelaimīgs, bet tomēr pilns ciešas apņemšanās un gudru, slepenu nolūku, kliboja prom uz dižo muīžu dabūt tur savu zirgu un jukt to ratos, tādēļ, ka braukšus iespējama daudz ātrāka bēgšana nekā kājām, pie tam vēl tādām klibām, zaldātām, kāds ir viņš. Iegājis muižā, viņš nekur neredzēja neviena cilvēka. Ne plašajā apaļajā klajumā kalna priekšā, ne virtuves tūmā, kur citādi allažbi parasts redzēt kustamies dažus cilvēkus, ne pie zirgu staļļa durvīm, ne uz ērberģu sliekšņiem, nekādas ēkas logos, nekur nevienas dzīves dvēseles. Visa plašā, dižā muiža, kur citādi ļaudis kustēja kā skudrapūznī, likās tagad kā mirusi. Iegājis puišu ērberģi un pavērs istabas durvis, viņš redzēja puišus guļam gultās un uz soliem. Viņš tos uzrunāja. Oi, ko jūs gulit visi, kas zalktis pavasara saulītē mežmalē, cits izstiepies, cits saliecēs trīs likumies. Tagad jau seps laiks, drīz būs palaunaks. Ceļieties! Bet neviens nekā neatbildēja, viss tik krāts un šņāts tālāk. Viņš piegāja tuvākajam gulētājiem klāt un pakustināja to pie kamieša, teikdams. Oi, Jānie, ceļies augšiem un pasaki man, kur tagad muizes darba zirgies. Es gribēju dabūt savi zirgie, vakar palikie pie muizes zirgiem, ganam ābalina laukie, bet tagad tur neredz nevienē zirgie, ne cilvēkiem. Kad modinātais zirgu puisis nekā neatteica, maušis to stipri sapurināja un samurzīja pie abiem kamiešiem, bet puisis dziļā miegā pat neņurdēt, neatņurdēja, tik šņāca vien tālāk. Nu viņš mēģināja modināt citus gulētājus, tas pats dievs. Redzēdams, ka še nekas nav izdarāms, viņš kliboja tālāk pie otras tuvākās ļaužu ēkas, kur atradās kalpu un meitu dzīvokļi. Pavēris meitu istabas durvis, redzēja visas tās tāpat guļam dziļā miegā, citu gultā, citu pie krāsnes uz lāviņas, citu turpat uz grīdas. Maušis padevis meitām labu dienu, mēģināja tās uzrunāt, bet neviena nekā neatbildēja, pat ne roku ne kāju nepakustināja, tik dziļā miegā visas bija iegrimušas. Vienā gultā viņš ieraudzīja vecāko lopužu Grietu. To viņš jau sen pazina kā paklausīgu pret visiem laipnu cilvēku. Ar to viņš arī tagad cerēja sarunāties, labāk nekā ar citu kādu. Piegājis tai klāt un sakustinājis to pie rokas, viņš teica, oi, Grietie, ko tu tik ilgi gulie? Kur tavis govies? Vai tu nesi redzējusi, kur ganas muizes zirgies? Bet Grieta neatbildēja nekā, pat nekungstēt neiekungstējās, tikai šņāc tālāk kā šņākusi. Redzēdams prātīgo Grietu tik tālu, viņš saprata, ka mēģināt modināt citas meitas būtu veltīgas pūles. Tagad viņš kliboja atpakaļ uz durvju pusi, būdams ar sevi pilnā skaidrībā, ka še viņš nekāda padoma nedabūs. Klibā kāja viņa macitās pie kādas gulētājas, kas aplam vaļīgi izlaidusies. Kā tu te gulie, kā vece lemesnīce nosviestē tīrumie, numurkšķināja sevi maušis ar savu veselo kāju, atgrūzdams izladušās gulētājas kāju sānis un tā atbrīvodams sev brīvu eju uz durvīm. Katrā citā reizē šis druknais, veselīgi zaļoksnīgais žīts, kura dzīslās ritēja karstās austrumu tautu asinis, gan zinātu, ko darīt ar tādām piedzērušām nesamanīgām meitām, bet tagad, kad jābēg no zaldātu dienesta, tam nekādi nieki, ne blēņas nav vairs neprātā. Ar īgnumu atgrūzdams ir vienas, ir otras meitas kāju vai roku sānis, viņš dodas pa durvīm ārā un steidzīgi klibo uz drūvas gatuves pusi, meklēt savu zirgu. Iedams gar kalpu sakņu dārza žogu, viņš puspievērtos vārtiņus atver plašāk, saka, vai varbūt tur būs kāds cilvēks. Tiešām ierauga tur divi sievietes un vienu vīrieti. No pirmā gala tie gan laikam būs bijuši kopā gulētāji, tā maušis skatīdamies vēro, jo zāle žogmalas ežā novārtīta viļakā, bet tagad vīrietis no ežas noritējis vagā un guļ tur kājas iespēris sviklu dobē,
un ar rokām apķēris kādu prāvu gurķi. Sievietes guļ vienas pašas žogmelē, Maušis tās pazīst, tās ir veļas mazgātājs kalpones. Maušis labi jau zinādams, kāds ciets miegs te šodien ir visiem gulētājiem, uzrunā tagad meitas sit stiprā balsī, vaicādams, vai tās nevarot pateikt, kur šodien ganās darba zirgi. Bet velti vaicāts, redz viņš arī, ka še neviens nekā tam neatbildēs, un tamdēļ iet no dārza ārā sevi dundurodams veco no sievām dzirdēto dziesmiņu par dzerušām meitām. Opsiet trallijā, nu labies laikies, nu meites dzerusies, nu pupes valem. Iedams tālāk viņš par visu redzēto neko vairs nedomā, jo tagad viņam citas domas galvā, citas rūpes prātā. Gatuvē viņš sastop veco vagari nākam pretī. Oi, labdien, vagari tievē! Tāds beidzot dabūne redzēt dizie muizie viena dzīvē dvēselē, sauc Maušis it iepriecējies. Kā? Vai tad tu nedzīvas dvēseles arī esi, kur redzējis? Bet kas tev par ģērbu mugurā? Tu jau esi zaldāts, nu dien nebūtu tevis pazinis par Mauši, ja nepazītu no balss un neredzētu tavu greizo kāju. Saki, nu, ko tu ērmojies, izlīdamies par zaldātu? Vai tā domā puišus labāk pārsteigt un ātrāk saķert? Vēl jau ķeramais laiks diezgan patālu, brinās vagaris. Maušis gribētu vagarim paprasīt, vai tas nezin pateikt, kā viņš iekļūst zaldātos un jau pusgadu dienējis. Bet kaunēdamies teikt, ka pats visu aizmirsis, viņš tikai atsaka, oi, tas nav nekas. Es tikai tāpat iztaisīju tādas jokis. Bet kas te noticies? Visi muize, nevieni cilvēkiem nav nomodie. Kur vien kad es atrodu, visas gul tādi miegie, ka ne par ko uzmodināt. Sauc vārdi, purine pie drēbēm, rauj pie rokiem vai kājiem, neviens nemosties, viss tikai snāc un krāts. Tīri jādomē, ka te ienācis kādas burves, vai citas kādas launas cilvēkies un uzladis visiem burvemiegie, no kuri tikai pats burves varēs tos atkal uzmodināt. Es viņas vēl te urje un murje, guļka gulēsiem. Tā nu ir Mauše. Gardie vīni, ko ļaudiem visu nakti un šorīt līdz pat brokasta laikam deva dzert, izrādījušies tik stipri, kā nu visi guļ, kā norēbušas mušas. Vienkāršie darba ļaudis taču nav vīnu vairāk dzēruši kā 2 reizes gadā, iedami pie dievgalda, kur tad katrs dabū nepilnu muti. Un šonakt dzēra, cik katrs varēja. Tālāk nu visi tādi kā nosisti. Kalnā tīrā galva ir vienīgi saimniece, un no darba saimes mēs ar sievu. Es uzlūkoju zirgus, viņa atkal govis. Oi, vagarie, kur ir zirgis? Es meklēju savie zirgelē. Vakar palikie pie darba zirgiem ganāmi ābolina laukie, tagad tur no zirgiem vairs nezinies, neminies. Zirgus visus sadzinu dārza aplokā, tur ir arī tavs kumpis. Kur lai citur šos liek, ka nav neviena ganītāja? Govis atkal laidarā, un mana sieva tās slauc, jo pāris stundas. Līdz viena pati visas izslauks pienāks vakars. Maušis nu mudīgi jāja savu zirgu no aploka mājās jūdza ilgsīs, un tad visā steigā laida pāri robežu leišos iekšā. Drīz viņš bija savā iedzīvē pie sievas un bērniem, tomēr drošs te it nebūtu nejūtās, tamdēļ uzģērbis citas drēbes un pārvērties no zaldāta atpakaļ par žīdu, nogaidīja, līdz pienāca tumša nakts, tad abi ar sievu, ietinuši vecā villēnē zaldāta mēteli līdz ar cepuri, bisi un zobenu, aizgāja visā klusībā pie vadakstes, uzmeklēja kādu dziļu atvaru un nogremdēja tur visu zaldāta būšanu. Pēc tam nesa, vēla un meta tur iekšā lielus un mazus akmeņus, kādus vien varēja sadabūt, lai noglabātais noslēpums neceltos vairs virs ūdens un nekad nenāktu dienas gaismā. To pašu nakti Maušis aizbrauc projām nevienam nekā nesatīdams, uz kuru pusi brauks, lai zaldāti un ķērēji nevarētu to dabūt rokā.